Šī būs epizode par trako tūņu pazudušo sēriju. Saukt Dusmīgais Silvestrs. Protams, daudz no mums skatījušies trakos tūņus, kurš gan nav skatījies. Taču tika atrasta pazudusī sērija no Nikolādejām, kur saucās Dusmīgais Silvestrs. 1998. gada 15. jūlijā Nikolādejā sāka pārradīt trako tūņu mūtenes, kurās arī bieži vien tika attēlot Silvestrs, kaķa personāžs, melnbalts, protams. 2010. gadā tika atrasta pazudusī sērija. Sērijā tika attēlots Silvestrs, taču viņš bija par kaut ko neapmierināts. Gandrīz kā dusmīgs. Fonā varēja redzēt, ka viņš taupīja militārās bāzes. Kaut ko viņš aizsargāja loģi. Kas to zina? Epizodes 10 minūtē parādījās atkal Silvestrs, tikai vēl dusmīgāks. Fonā bija istaba, kurā viss bija sarkanā un melnā krāsā. Nezinu, kādu jēgu vispār to epizodu taisīt, jo tas varētu tiešām bērnus pārbiedēt. Man tas neliekas baigi labi. Pēc tam epizodu mūs aizvedas istaba, kurā bija ļoti dusmīgais Silvestrs un televizors. Pa televizoru rādīja kaut kādu melnbaltu filmu. Hreņ viņi zināja, kas tā pa filmu, kas pa televizoru. Bet manuprāt, tā ir kaut kāda sazvērstības teorija. Es nezinu. Tātad par pašu epizodu. Šajā epizodē nebija intro, kādas ir daudzām trako tūņu sērijām. Tā tika izlaista no ekrāna. Un pazuda vienkārši nebija. Un pārgāja uz title screen, kurā pat nebija uzraksta. Bija doma, ka tur būs rādīts Angry Silvester, bet nebija. Tika rādīta viesistaba, kas tika uzzīmēta divās krāsās. Divās, jā. Tikai ļoti baismīgās. Asiņu sarkanā, melnā, tā kā tukšums. Nebija pat ne mūzikas. Vienīgā skaņa bija sievietes balss, kas teica: direktori baivai no režisēts pēc. Baisākais ir tas, ka tas bija ungāru valodā. Tas izklausies tā, it kā ierunātāji kāds būtu pārbiedējis. Tad epizode sākās. Silvestrs stāvēja pie kādas militārās bāzes. Kur viņam redzēt militārā bāze? Nesu redzējis nevienā sērijā. Tāpat nebija iesākums to parādīt tieši tagad. Uzreiz parādīja. Nebija nekāds fade vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši parādīja uzreiz. Nebija ne mūzikas, tikai dziļš nāves klusums. Viņš vēl neko neteica. Viņš tikai, cik sapratu, viņš tikai stāvēja. Silvestrs nemaz neizskaties tāds, kāds viņš ir no citām mūtenēm. Viņš izskaties nomākts, sapīgts, gan kā pikts, un viņa acīs nebija zīlījuši. Var iedomāties. Viņš kā mirons izskatījās, bet viņš bija dusmīgs. Viņš neteica neko, klusēja vienkārši. Tikai izskaties ļoti dusmīgs. Nākošajā scēnā viņš iegāja militārajā bāzē. Tā bija tukša, nebija nemiņas no armijniekiem. Un kas tā par militāro bāzi bez armijniekiem? Piekrīt. Taču Silvestrs iegāja vienalga iekšā un vēlējās atriepties cilvēkiem. Kur to izdarīja? Ko izdarīja? Hreņ viņu zina. Kas izdina visus armijniekus? Mums viņš pats izdina.
viņš izvēlēja sabotāžu militārajā bāzē, izšķēdot visas spūdzītes ar roku. Neredz neko normālu tajā epizodē. Neko normālu. Šī scēna bija ļoti nepatīkama. Kad cilvēks, kas bija izšķēdījis visas spūdzītes, viņa rokas un ķermenis bija saskrāpēts. Kā sagriezās ar stiklu? Voļi čauli. Čalis bija par kaut ko dusmojas, tad viņš šķēda stiklus. Normāli. Vienīgā skaņa bija elektrības sprakštēšana, tikai ļoti realistiska un skaļa. Scēna parādījās ātri, liekot tai būt vēl baisākai un bīstamākai. Īpaši tiem cilvēkiem, kam ir krītamais. Tā. Tak što neskatieties tos trakos stūmus. Uzvars ir krītami. Šī pati scēna tikai rādīta 10 reizes. Darīt viņiem nav ko tur rādīt 10 reizes. Nākošajā scēnā Silvestrs bija mājās. Vecmāmiņu tvītiņu. Vai Hektoru atrast nevarēja. Ka viņi nosprāga. Parauga kritumu viņi nosprāga. Viņš bija viens pats. Istaba izskatījās tukšu un baisu. Es ļoti atvainojos. Man pieks vairs netur. Grīda bija. Istaba bija tukša un baisa. Grīda bija sarkana kā asins un sienas izskatījās it kā ugunī degtu. Mans pirksts. Es tik ilgi apmēram turēju, un tas sāp. Istabā bija 2 galdi. Uz garākā bija liela daleks, taču uz mazākā galda bija televizors. Kas par lielu daleku? To es galīgi nezinu. Gaidiet. Tā. Loks. Uz mazākā galda bija televizors. Loks bija fonā, kurš izties tumšs. Tā vēl likās, ka tur nekā nav. Silvestrs teica, ka salabo šo TV. Ka TV pats ieslēdzās un tajā rādīja ļoti baisu mūteni. Mūteni bija, bet vienalga rādīja vēl vienu mūteni. Fona mūzika bija elektriskās ģitāras spēlēšana randumā. Tikai tīta atpakaļ. Sākās ar mežu kopā uzzīmētu mēnesi, kuram bija ļoti baisa seja. Pēc tam pārgāja uz galu tumšu istabu. Taču istabas galā kaut kas trokšņoja. Porkī stāvēja tur un izskaties ļoti dusmīgs. Vēl viens dusmīgs čalis. Tad viņš izšāva no šotguna izšķēdot savu galvu. Šis ļoti strēncis, protams, ja. Ekrāns kļuva sarkans, protams, izšķēd galvu, tur asins, tur viss kaut kas ekrāns kļuva sarkans, ja. Tādā kā parādījās Silvestrs, visa istaba bija, protams, viņa istabā. Tikai, protams, vēl dusmīgāks, un viņa acis bija asins sarkanas. Baisā bildes stāvēs ekrānu 10 sekundes līdz sērija beidzās. Pēc minūtes atkal parādījās Cartoon Network. Cartoon Network. Следующий epizode, bla. Tātad, pēc manas secinājuma, manuprāt, šī epizode, kura tika parādīta, vairāk bija saistīta ar to, kas notiks, ja Silvestru nokaitinās. Manuprāt, viņu nokaitināja tas, ka viņa paša bāze tika iznīcināta, manuprāt. Un viņš bija tik ļoti dusmīgs, ka viņš pats vēl joprojām to bāzi iznīcināja. Bet par to televizoru vispār, es nezinu, vai vispār bija jēga rādīt to televizoru. Manuprāt, tā epizode tad likās tāda nevisai. Bet par drūma. Nu jā, apmēram. Nezinu, par ko jūs par to epizodu teiktu. Nu labi.
spiežiet like, spiežiet subscribe. Un gaidiet nākošo sēriju. Nākošo creepypastu. Jā. Un tas varētu būt arī viss. Tā.